Sveiciens, dārgie skatītāji! Autopodkāsts Maucam ir atkal pie jums ar jau 8. epizodi. Un, kā jau ierasts, Artūrs Virbuls, Toms Timoško un šoreiz viesos mums ir Kristaps Skutelis. Čau! Vakar, labdien! Čau! Jā, jebkurā brīdī, kad jūs skatāties, atbilstošs sveiciens. Jā, Kristaps Skutelis, es teiktu pavisam vienkārši kursors LV radītājs, vadītājs. Un es teiktu arī tehnoloģiju entuziasts, zinātājs un arī ar mašīnām daudz tev tomēr sanāk sakars, vai ne? Nu, tā ir, jā. Nu, kā pamatā tomēr gadžeti visāda veida, bet mūsdienās tās mašīnas ir gadžeti. Jo es arī neesmu tik vēl vecs, lai es varētu būt piedzīvojis daudz tos analogos auto. Es kaut kā tādā profesionālajā jau dzīvē nonācu, kad sāka parādīties modernākas mašīnas, un tagad tosteri, jeb elektroauto. Un lielā mērā mēs esam uz šī viļņa arī Maucam. Maucam, jā. Maucam. Tieši pareizi. Pirmais automobīls, Kristap. Renault Megane. Gludeklis. Diezgan normāls auto, ne? Mamma nopirka, jā. Es biju students, diezgan stūdīgi studēju ar TU, bet kaut kā tur sāka parādīties vajadzība pēc auto. Vecāki joprojām Latgalē dzīvoja, šodien gribējās aizbraukt ciemos pie viņiem, tur pēc kaut kādiem šitiem marinējumiem un kartupeļiem. Un kaut kā tur tā Megane pa naudām bija. No sākuma likās, ka es viņu pērku no privātā, beigās izrādījās rumbula ar visām no tā izvietošajām. Saka, patiesībā kaut kur netālu no šejienes arī bija tā mašīna. Visi no sākuma brīdināja, oi, nepērc šito, tur elektronika būs viss baigi slikti. Chill, nebūs slikti. Protams, ka bija slikti. Un tad bija tā žanra klasika, kā ar tām. Tad tas bija benzīns, 1.6, kas patiesībā diezgan forši brauca. Bet elektronika juka bruka. Tev tur ir dienas, kad tev nestrādāja displeji nekādi, piemēram, aizdedzas spoles. Beigās vienkārši vadīja bagāžniekā vienu līdzi rezervēju, lai var nomainīt. Tik tālu tu nonāci. Jā, pēc tam kaut kādā festivālā es biju, atvēru logu, tur uzpīpēt vēl kaut ko toreiz. Un tur viņš iekrita iekšā vienkārši un nebija. Man bija jārisina, kā aizdīt kaut kādā backstage'ā to mašīnu, lai neaptīra. Pēc tam kaut kādā jaunajā gadā aizbraucām uz Krāslavu, tur visu normāli patusējāmies. Pārstāja logtrītāju motoriņš darboties, jā, un bija ledus un viss šitais aizcelis. Tā kā piedzīvojumi ar to mašīnu bija daudz, bet kamēr brauca, viņa bija diezgan forši braucama. Tāda maza, viegla mašīnīte, neglīta pēc velna. Dizainiski tolaik viņa skaitījās diezgan ok, kad viņa iznāca, es atceros. Viņa bija pēc klasiskās apaļās Meganas bija tāda pēkšņi tāda šķautnaina un kantaina. Un starp citu, RS modelis ļoti izdevies tajā Meganai bija. Jā, toreiz varēja pasiekaloties tikai par tādām mašīnām. Jā. Bet katrā ziņā tā paudze, es teiktu, ka cilvēki atcerās diešām ar labu. Tiem, kam sanāca varbūt ar jaunām pabraukt. Ne 10-gadīgā vai 15-gadījām, kad viņas varbūt jau sāka jukt un brukt. Pirmā auto jau jārada ir piedzīvojumi. Un tev tas ir tieši viss kārtībā. Noteikti atcerēsies visu mūžu to mašīnu. O, jā. Bet sāksim ar autoindustrijas jaunumiem. Un, šis ir tiešām īsts jaunums, tāpēc, ka Dacia Sandero 2. gadu pēc kārtas ir Eiropā pārdotākais modelis. Un es neteikšu, ka es biju šokā vai pamatīgi pārsteigts, bet es to nezināju. Un šis bija pilnīgs jaunums uzzināt, jo man vienmēr likās galvā, ka tā varētu būt bijusi kaut kāda Ford Fiesta, Renault Clio, varbūt Golfs, kaut kur. Bet, kā mēs zinām, Fiestas vairs neražo. Golfs ir kļūst tik dārgs, ka tas ir, jau konkurē ar 3. sēriju droši vien vairāk nekā ar tautas auto. Un, Dacia Sandero 2. gadu pēc kārtas pārdotākais auto Eiropā. Un, es gribētu teikt, Kristap, tev jau kā Dacia gandrīz zīmola vēstnesim Latvijā. Neoficiālajām. Šis varētu ļoti patikt, vai ne? Tu esi braucis ar Sandero? Neesmu. Tu esi braucis ar Sandero? Jā, un daudz. Viss jautājumi nav pareizi. Nē, nav. Nākamais temats. Nē, protams, kad par tām Dacijām, ka visi zobojas un tā un šitā. Un tātad iepriekšējā vasarā es padomāju, kāpēc neizbraukt beidzot, ja? Man nebija pirms tam pieredzes ar tām Dacijām vispār nekādām. Es uzmetu acīm, pasecināju, ka tas ir lētākais Latvijā nopērkamais jaunais auto. Cena tur sākās no zem 15 000 eiro. Protams, kad ar dīleriem parunāt, saproti, ka neviens viņas nepērk.
plikas, un neviens arī netirgo plikas. Lētākās Dacia ziņā ar šitiem skrūvējumiem, aizmugurē logiem, priekšā spogulīši, kas šitā te mehāniski grozās, bet izbraucu to stepway, kas viņiem tur bija. Un reāli lādzīgs aparāts par to naudu. Protams, ka tur nav nekāda braukšanas prieka, jo šis podkāsts gan jau ka vairāk tomēr par braukšanas prieku, bet, teiksim, tāds utilitārs pārvietošanās līdzeklis, absolūti adekvāts auto, un nav brīnums, ka cilvēki arī pērk, ņemot vērā, ka mudzinās mašīnās tās paliek arvien sarežģītākas, dārgākas būtiski, un gandrīz nekad nelabākas tās mašīnas paliek. Ja tāpēc Sandero es saprotu. Pēc tam gan es izrāvu ar Bigsteri, ar Joggeru tīri, lai paplašinātu savus, teiksim, Dacia zināšanas. Dacia zināšanas, un katram tam auto ir savs smeķis, un man ir tāds personīgs tāds viedoklis, kādu Dacia būtu jāpērk visprastāko, vislētāko. Un tad tev ir vislabākais bang for the buck. Price performance, jā. Un, teiksim, arī labi, tagad jau taču ir arī tas jaunais facelifts. Hibrīdi parādās Sandero kaut kādi, kas man liekas, labi, es saprotu, priekš kam, tur kvotas un vispārējais, bet tā tīri no pircēja viedokļa, dodiet man mehāniku, benzīns LPG, viss. Nevajag Daciām neko vairāk. Labi, varbūt Bigsterī var hibrīdu, bet šitām lētajām, parastajām nekādas hibrīdas neko nevajag. Ne, tāpēc jau Dusterā arī pazuda dīzels tīri dēļ šī visa ekoloģiskā brīnuma. Bet, es pirms kādiem gadiem trim, man liekas, testēju Sandero Stepway, viņiem bija pat tāds sauklis auto par 4 eiro dienā. Jo sanāca, ka bāzes versiju varēja nopirkt tik lēti, ka tev ikmēneša maksājums bija kaut kādi 120 eiro. Vai tāds, viņš maksāja... Tas tā kā pirms 20 gadiem gets pa 100 latiem. Jā. Jo kādreiz vispār Sandero skatījos, uzmeklēju internetā, varēja pa 5300 latiem nopirkt jaunu. Tas bija vēl iepriekšējās paudzes. Bet, zini kā, Dacia tādā ziņā man ļoti patīk, jo Dacia parāda nevis cik tā mašīna ir lēta, bet cik citi zīmoli īstenībā ir pārcenoti. Jo tā cenas starpība starp citām mašīnām ir milzīga. Bet... Sandero ir golfa izmēra, vai ne? Starp Polo un golfu. Viņa Polo vairāk. Jā. Bet skaidrs, ka arī Fabiju tu var nopirkt pa kaut kādiem 2000 apmēram, varbūt dārgāk. Bet, tas vai tā... vairāk tomēr, ne? Ar Fabiju es izbraucu patiesībā arī. Es mēģināju saprast, ir tā starpība to dažu tūkstošu eiro vērta, un es secināju, ka tomēr ir, jo Fabija objektīvi raugoties tomēr būs lādzīgāka mašīna. Un, protams, ja tu viņu pērci kaut kādā operatīvajā, skaidrs, ka ar to Fabiju pēc tam tev vieglāk būs pēc tam nekā ar to Sandero. Bet, ja tu pērci, kā saka, dirt cheap to Sandero, vienkārši braukt un nedomāt ne par kādiem tur leasingam, tādām lietām, tad jā. Bet, zini kā, tur tajā zemējā cenu segmentā katrs 1000 ir svarīgs. Yep. Tāpēc, ja Fabija ir 3000 dārgāka, tad tas ir daudz. Un ja tev jāņem vērā, ja tu brauc laukos, skaidrs, ka es laukos labāk brauktu ar Stepwayu nekā ar Fabiju. Jo Stepways ir nedaudz augstāks, virsbūve ir aizsargāta ar tiem plasmasiem tā un tā. Viņš ir lietojamāks, Fabija tad varbūt vairāk kā pilsētas auto, varbūt, manuprāt. Es ar Fabiju esmu braucis, man ļoti patika. Tas tiešām bija, varētu teikt, jau labs auto, principā labs auto. Un ja viņš maksā, kā tu teici, ja tas ir leasingā un tur ir tikai, 10 vai 20 eiro mēnesī vairāk, tad droši vien prātīgāk ir varbūt pirkt to Fabiju. Bet jā, es esmu braucis ar Dusteru un Bigsteri. Man problēma tā, es nespēju atrast sēdu pozīciju. Nekādā veidā. Tas ir normāli. Tas ir normāli, jā. Pie tā pierod varbūt, jā. Nē, vienkārši tajās mašīnās ar to sēdu pozīciju ir kā ir. Tas pats bija Joggerā, tas pats Sandero. Nav tie beņķi. Nesalīdzinājumi ar Škodām, Volkswagen grupu. Jā. Un arī tas, kad, piemēram, Joggera gadījumā man nepatika, ka tā mašīna peld pa ceļu. Tu brauc tajā kruīza ātrumā savā tajā simtiņā kaut kādā, ja? Viņu reāli ir jāpiestūrē. Es sen nebiju braucis ar mašīnu, kur ir jāķer uz ceļa. Tas liekas 21. gadsimtā bišķi dīvaini tomēr. Bet zini kā, ar tiem beņķiem ir tā, ja tu esi izbraucis ar visām Duster paudzēm un visiem entiem faceliftiem, tad tu novērtētu, cik labs beņķis tagad. Nekā pirms 10 gadiem. Pirmais beņķis, tas pat man šķita drausmīgs. Un man liekas, ka jo garāks cilvēks, jo grūtāk viņu braukt ir. Cik es esmu tieši no garāka auguma cilvēkiem dzirdējis. Es saku, man vienmēr ir bijis ok, bet es pat vecajos modeļos uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Tagad tas beņķis jau ir luksīgs īstenībā, ja tu tā skaties. Bet Dusters, tas iespējas, kas man radās arī par Dusteru un Bigsteru,
ka tie ir godīgi auto. Nu, tāds honest automobīls. Viņš necenšas izlikties, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņš zina, ka tas ir lēts auto relatīvi, budžeta klases, un tu pērkot, tu zini, ko tu saņemsi. Principā tā gribētos teikt. Zini, kā Bigsters es neesmu ar Dusteru braucis, bet cik esmu redzējis salonā, Dusters ir Bigsters tikai mazāks un tāds nepraktiskāks, jo vienkārši aizmugurē ir krietni mazāk vietas. Vietas viņam kā Sandero kaut kādā plus-minus arī varētu būt. Tik traki nav, bet ir ok. Savukārt Bigsters, kā es arī kursorā rakstīju, ka tas ir lielisks, praktisks auto nelielām ģimenēm. Tādā ziņā, ka nav viņš 7-vietīgs, viņš ir tikai 5-vietīgais. Pietiekami daudz vietas, plašuma bagāžniekā, otrajā rindā. Tur ar bērniem mēs braucām uz Pērnavu arī tie nedēļas nogalē. Bet, kas bija interesanti, tam Bigsterim konkrētajam demo mašīnai, kas man bija liela pārsteiguma, nevis hibrīdi iedeva, bet 4x4 mehānika. Un es nezinu, kas ar to mehāniku tam Bigsterim es nevarēju piešauties. Es tā kā neesmu vakarējējis, un es tā kā ar mehāniku varu braukt, un arī ar to Sandero bija normāli. Bet ar to Bigsteri es nevarēju. Es beigās vienkārši sākt ar otru ātrumu, lai nebūtu. Bet šito es biju dzirdējis, ka ar pirmo nav vērts vispār sākt. Jā, pirmais ir principā grūtā afidu. Normāla afidu tu sāc ar otro, bet viņam tās kārbas ir interesants. Nereti tur ielikt pirmajā nevari, vai arī pie krustojuma, ja tu stāv, tad skloķis laik tā vibrē. Tur ir lietas, kuras tu sen varbūt neesi redzējis, bet tas, ka ar otro jāsāk, tas ir okay. Tas normāli. Tā jābūt. Okay. Bet vispār Dacia kopumā novērtē tirgu. Ja? Es paskatījos pārdošanas rādītājus arī Latvijā un Eiropā. Un, tā tad Dacia kā ražotājs. Starp citu, pie mums 2023. gadā bija 4. vietā. Es ņēmu šoreiz statistikā, skatījos privātos. Ja? Jo privātais ir tas, kas balso ar savu maciņu, ar savu naudu un uzņēmumus, tomēr skatās vienkārši, kurš ir lētākais. Ja? Ne tikai lētākais, bet Latvijas valsts meža gadījumā ir izturīgākais. Jā, labi, gan lētākais, gan izturīgākais. Bet es balstīšos statistiku uz privātajiem pircējiem. Tad Dacia gan 23. gan 24. gadā bija 4. vietā, kas, manuprāt, ir augsts rādītājs. Jo viņi ir pirmā lielā trīnieka, ja, kas ir Škoda, Volkswagen un Toyota, kas Latvijā jau daudzus gadus ieņem pirmās 3 vietas. Pagājušajā gadā gan sanāca vēl Nissans aizšmaucās garām, bija 5. vietā. Bet, jebkurā gadījumā. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Mūsu konservatīvajā tirgu, kur mēs atzīstam tikai vecus BMW un vecus Audi un Volvo, nopirkt jaunu Daciju, tas ir kaut kas pilnīgi pret straumu iet. Un kas man patīk, arī internetā ir tie viedokļi cilvēkiem. Ja? Dacia ir sūds. Tu esi braucis? Nē, bet Dacia ir sūds. Esmu dzirdējis, ka kaimiņu Jurim, Pēterim, Jāzepam, tur bija 3 paudzes vecāks kaut kāds Dusters un nepatika viņam kaut kas. Ja. Beņķis nebija ērts. Ja. Tas bija es, kurš to teica. jā, bet izbrauciet. Jā, cik, Nē, pieredzes trūkums ir, tas to ļoti labi redz uz Dacijām, uz elektroauto kopumā un vēl uz dažādām lietām. Ja tas cilvēks būtu ar manis minētajiem izbraucis kādu nedēļu, viņš, nav teiks, ka viņam iepatiktos, bet viņš vairāk saprast, par ko viņš vispār vērtē. Bet mēs, protams, arī mēs nesakām, ka Dacia tur ir visu auto etalons. Ja? Mēs runājam tīri par price performance šobrīd. Nē. Par to naudu tas ir tiešām reāli lādzīgs aparāts. Jo jauno auto piedāvājumā ir grūti atrast alternatīvas. Kad es paskatījos lietotu auto tirgu, tur tomēr kaut kas izkristalizējās. Tajā pašā Sandero pāris gadus veca budžetā ir jau Kia Ceed, kas ir diezgan labs automobīls un vēl. Tā kā lietotu auto tirgu, es domāju, ka tas Dacijas pārsvars nav tik milzīgs, kā tas varbūt ir price performance, kā tas ir jauna auto tirgu. Jāņem vērā, ka Dacijas labas ražo principā tagad, nevis pirms 10 gadiem. Ceeds pirms 10 gadiem bija arī ok, bet tagad ir tas Dacijas laiks ir principā tagad viņš ir sācies tāds nopietnēs. Kas ir runāja par, facelifta modeļiem. Ja man nepatika tas, ka tur tas hibrīds parādās Sandero, man patīk, ka tajā jaunajā faceliftotajā Sandero tas mērinstrumenta panelis modernais. Un Dacijām viņš ir tāds foršs, viņš ar savu stiliņu ir tāds minimalistisks, bet reāli praktisks. Tas man Bigsterī riktīgi patika, un tagad pēc bildēm redzēju, ka tagad arī Sandero, Jaguarā, faceliftotajā, un arī pēc purniņa un aizmugures, smukas mašīnas. Jā, ar visu jauno logo, un viss tas ir ļoti veiksmīgs mārketings viņam izdevies. Runājot par paneļiem, mans nākamais temats. Nē, šis atkal ir Toma temats gan par to, ka jaunajās mašīnās, principā, viss panelis sastāv no ekrāniem. Pa lielam. Besī, ejam tālāk.
Jā, mēs īstenībā pie tā Tā mums varētu... beigtos daudz podkāstu, ja mēs pārliektu tev, kas mums besīja. Es domāju, ka mēs šobrīd 5 minūtes par to parunāsim. Mēs nonāksim pie tā, ko Kristaps tikko teica. Bet ir iznācis, jā, Mercedes GLB, kurā tiešām viss panelis sastāv tikai un vienīgi no ekrāniem. Un Toms viņu ir redzējis kaut kur dzīvē, varbūt, vai vēl nē? Nē, es viņu Redzēju tikai internetā. Bildēs redzēju. Es uzliku arī uz ekrāna, lai skatītāji redz. Un Kristaps arī droši vien tūlīt redzēs. Es redzēju. Nu, tiešām viss panelis, dizaineriem tur nebija ko darīt. Tajā brīdī ne. Zini kā, šī konkrēti auto gadījumā, cik viņš maksā? Es nezinu, 50, 60 tūkstoši. Daudz, vairāk, respektīvi daudz naudas. Un tur, jā, kāpēc ne? Man mazāk varbūt patīk, kad lētākās mašīnās viss ir tajos displejos, tāpēc, ka tur nereti tie displeji reāli draņķīgi. Un tur ir tikai problēmas no tiem displejiem. Šajā te dārgajā galā ir forši, ir taču tagad tie ieliektie, sāk parādīties displeji, un mums tur vēl projekcijas nāk klāt. Šeit vēl pat jumts ir, paskaties, kā wannabe Rolls-Royce'am, bet... Tu domā, šis ir uz palikšanu, vai tomēr mēs, vai visi cikliski? ID Polo. Starp citu, tas bija tas, ko es gribēju tikko nākamo minēt. ID Polo. Tā kā birokrāti pasaka, tā arī būs. Un tagad mums ir podziņas, man tā patīk tā kasetes. Tas ir kā Golf 2. Tas, protams, ka viņš ir elektronisks, tas multifunkcionālais displejs, bet tas viss bultiņas tā kā Golf 2. Internetā jau rakstīja, fū, man reāli patīk. Tiešām kāds rakstīja fū? Protams. Man liekas, tik stilīgi. Man arī patīk. Es redzēju, jā. Kā Golf 2. Tu neesi bijis tas, internetā? Ka internetā kāds raksta fūt, tas jau nav nekas tāds īpašs. Jauns, tas būtu dīvaini nerakstīt. Tāpēc jau internets ir izdomāts. Bet, jā, man patīk tas, ka Kristaps teica, ir ok, ja tie ekrāni strādā. Jo lielākā problēma ir tā, ka viņi ieliek ekrāns, kas nestrādā. Tas gan tev sāk krist ritīgi uz nerviem. Es kaut kad braucu ar 8. Golfu, un viņš vienkārši iefrīzoja, un tad tu neko nevarēji izdarīt. Un tieši arī apmēram vajadzēja logus atkausēt vai kaut ko, un viss. Un tu vienkārši, tur... Vēl par displejiem runājot. Tagad varbūt tas ir mazāk, bet bija viens moments, kad autoražotāji uzķēra to displejus vajag. Un man liekas, ka tas bija Japāņiem, kad tik ne Nissaniem kaut kādiem Toyotām arī, kad ir displejs tur, ir displejs šeit, viņi nekā vispār nav saistīti, līdz tādam absurdam, kad tu pulksteni varbūt pieregulē vienu šeit, un tev viņš vēl jāpieregulē otrajā displejā. Tāds, what the fuck, kādā sakarā, ko jūs tagad darat? Tagad tas jautājums sakārtojas tomēr vairāk vai mazāk, un parādās, kā jau minēja, tie foršie, fifīgie kaut kādi saskarnes, kā piemēram ID Polo vai tas pats Dacia gadījums, ja? Bet man nepatīk, piemēram, arī Audi gadījumā, tur, kur ir vēl tas lejā displejs. Tas taču ir nērti. Nospiķojas. Tu nevari uztaustīt lietas. Kā atteiksies no viņa, vismaz viņi vienā brīdī tādu plānoja. Man liekas, ka tagad ir jau atteikušies. Viņiem bija pāris gadus e-tronam un tam līdzīgi bija tas. Vizuāli man patika, teikšu godīgi, man vizuāli tie Audi saloni ļoti patika, bet no lietošanas viedokļa diezgan nērti. ID Polo gadījumā gan to podziņu, man liekas, ir otra galējība, ir vienkārši pa daudz. Uz stūras pa daudz izskatās tās pogas. Pirmajiem tiem elektriskajiem Volkswageniem bija taču tā problēma, ka tās skārieņotīgās pogas. Jā, tās bija šausmīgas. Briesmīgas. Ieslēdzas, kad nevajag, kad vajag, tu viņas nevar uzspēdīt. Tāpēc labāk varbūt, lai ir to vairāk pogu, bet tur vienkārši tajā mašīnā ir pilns to pogu, un tu redzi, ka, piemēram, uz durvīm ir pogas no tālā 1854. gada. Kā saražoti tie vagoni ar tām pogām, tāda vai ieliksim arī tagad šitie mašīnā. Bet vismaz sataustāmī. Tas ir Volkswagen vienkārši sāk ietaupīt. Ja? Viņi tur cilvēkus laiž vaļā un rūpnīcas slēdz, viņiem ir viņi tiek vaļā no savu old stoku, šīm vecajām podziņām potenciāli. Hyundai Inster arī ir pilns ar pogām, un arī viņas neizstās baigi modernas, bet no vienas puses tajā mašīnā iekāp un priecājas, ka beidzot kaut ko var uzspiest normāli, nevis burties ekrānā. Tas tā kā mēs pāris epizodes atpakaļ runājam par to, ka Porsche Cayenne prezentējot saka, mums ir pogas. Tas ir tāds selling points USP šobrīd, ka mums ir pogas. 2,5 sekundes līdz 100 un pogas. Jā, divi principā galvenie rādītāji jaunajai elektriskai Cayenne. No jums 150 000, ja? 170. Bet starts 109, tā kā, Bet, nav problēma. Kā jau mēs arī kaut kad iepriekš runājām, prieks, ka ražotāji bišķi ieklausās lietotājos un kaut kādu kompromisu starp ekrāniem un pogām var atrast. Birokrātos. Tas tagad ar kaut kādiem noteikumiem to jau reglamentē. Potenciāli var būt, jā. Nākamā lieta ir taču, kad ņems nost tos
Virsbūvē ienirstošos durvju rokturus. Jā, to Ķīna jau aizliedz. Ķīna aizliedza, Jā. Bet gan jau, ka tiks arī. Bet, bet tas no drošības viedokļa, ja viņi tev tu nevar attaisīt, tas, man liekas, ir makes sense. Makes sense. Tā kā citreiz birokrāti arī labas lietas mums ievieš. Trešā tēma pavisam ātri. Dacia Spring ir facelifts iznācis no 45 vai 65 zirgiem uz 71 vai 102. Milzīgs kāpums, 50% vairāk jaudas Springam. Man ļoti patīk tas rādītājs, kas bija pirms facelifta 45 zirgspēkiem no 0 līdz 119 sekundēs. Es pēdējo reizi kaut ko tādu 90. gados atceros. Citroen 2 CV, kad vēl ražoja apmēram. Ja? Tad tie ieskrējās 19 sekundēs. Kur tev steigties? Bet ar to līdz 50 viņš labi ieskrēja. Jā, šie rādītāji līdz 100 bija tik slikti, ka viņi ievies savu jauno 0 līdz 50. Ja? Jo neviens ražotājs tādu arī sen nebija izmantojis. Kur tu to auto izmantos? Pilsētā? Nekur. Es personīgi nekur. Es nekad mūžā nebraukšu ar Dacia Spring. Tev vajadzētu pamēģināt. Lai spriestu, viņā, ir jāzina, vienai kompānijai bija šāds sauklis Artur. Nē, lai spriestu jāleju pielādē, ja? Nevis, bet... Man patīk, ka viens paziņa atbrauca man ar Springu. Viņš teica, ka baigi forši cilvēki laiž tevi pa priekšu, tāpēc, ka viņiem ir žēl tevis. Ir. Tā kā es testēju pašu pirmo, es nevarēju no Cēsīm līdz Rīgai aizbraukt vienu piegājienu, jo bija ziema. Man jābūt 80, man nācās pie sēnītes lādēties. Bet uzlādes ātrums šajā augstumā ir nežēlīgs. Kaut 7 kW vai kaut kāds tāds. Un tu nevari klimata kontroli tikmēr darbināt. Līdz ar to tu sēdi augstumā un skaties uz tiem nožēlojumiem skaitļiem. Un vienkārši domā, kāpēc. To mēs tev varam iepriecināt. Range ar faceliftu nav uzlabojies. Es paskatu tiešām range. Necik? Nē, precīzi tikpat kilometri, jā. Tāpēc, bet jauda ir vairāk. Tas ir labi. Tur ātrāk aizbraukt vispār. Okay. Bet starp citu, es... To daru neregulāri, bet ik pa laikam tiktu kā liek kaut kādas nelielos auto apskats. Un tieši ar Springu ir viss skatītākais. Jo cilvēkiem bija žēl tevis. Iespējams, es liku eglīti iekšā tur. Ļoti labi sanāca. Tā kā... Jā, nē, par jauniem Springiem skaidrs, ka viņš tur lēc, blā, 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 varbūt tur viņš īstenībā nav lēc. Tur tā problēma. Okay, tad aizmirstam vispār, ko es tikko teicu. Un lietot gadījumā nopērkam Renault Zoe vai Konu vai i3, kuriem ir 2 vai 1,5 reizes lielāks ceņš. Jā, Dacia Spring būs droši vien viens no vēl vieniem tiem auto, kuru mēs vairs nekad nepieminēsim šajā podkāstā. Es mēģināšu viņu pieminēt. Bet kurs varā būs, tāpēc, ka es neesmu braucis ne ar kuru no viņiem. Man ir tikai teorētiskas zināšanas, bet es jau esmu pieteicis dīleriem, kad viņiem atnāks tas jaunais, kad viņi iztirgos vecos, tos dažus, kas viņiem nepērk neviens, ja? Tad ar to faceliftoto es ceru izbraukt beidzot arī. Tu brauks 1000 km, es ceru ar viņu? Nē. Es paņemu cepuru un cimdus līdzi. Un varbūt brauc vasarā, tas arī varētu palīdzēt. Bet, starp citu, ļoti labi pārēja uz mūsu nākamo rubriku, kas ir lokāli Latvijā. 1000 km braucieni, Kursors LV 1000 km braucieni. Man liekas, viena no labākajām lietām, kas ir notikusi Latvijas autožurnālistikā, gribētos tā teikt. Es nesaku, ka es viņus visus izlasījis, ja, vai noskatījies, bet tās mašīnas, kuras man interesē vairāk, es esmu lasījis. Un tas radās pirms 5 gadiem. Ja es tā pareizi sapratu, 2020. Jau 6 varētu teikt. Bet jā, pastāst, kā tev vai kā jums radās tā doma par tiem braucieniem un kā tas viss sākās? Jā, respektīvi tātad Kursors LV 1000 km elektroauto testi. Tas ir tāds žanrs, kas pasaulē nav nekas jauns. Iedvesmojāmies mēs no Skandināvijā, ir tāds Bjorns. Viņš joprojām arī brauc. Viņiem es nezinu, vai tūkstošnieki, bet varbūt arī tūkstošnieki. Jo tā doma ir kāda. Gribējās testēt tās elektromašīnas, saprast, kā viņa lādējas, kā izlādējas un kaut kādā lielu skaitli paņemam apaļu, 1000 km. Pēc tam sāc domāt Latvijā baigi maziņā, kā nobraukt 1000 km. Reāli tas ir Rīga, Ventspils, Liepāja, Dobele, Rēzekne, Jautrais ots tur pie Pleskova šoseis. To zina visi Jautra ot, kas ir lasījuši. Jā, un atpakaļ Rīga, un tad tikai beidzot to salasās tie 1000 km. Pirmā mašīna bija Volkswagen E-Up. Tā arī nesildīja, tad, kad viņa lādējas. Tā bija tāda interesanta pieredze, bet kaut kā līdz 54 mašīnām mēs esam izbraukuši. Un šeit jau stāsts nav tik daudz par tām individuālajiem tiem testiem, bet tu redzi tendences, tu redzi, kā ārprātīgi attīstās uzlādes infrastruktūra, ir tīpaši pēdējos gados Ignitis Malači, reāli.
visur ir tie lādētāji, un arī kā tās mašīnas tomēr arī mainās. Mēs speciāli taisām pēc šablona. Tā tad ir gan teksts, gan video, gan ir Instagramā storija. Vienkārši, lai tas saturs ir noderīgs arī pēc tam, kad cilvēki pirks tās mašīnas lietotajā tirdziņā, piemēram. Ja? Jo, un mēs parādām arī, kā viņas lādējas, kā viņas uzlādējas, kas tur ar komfortu, kas tur ar piekarni, cik tu vari tajā 1000 km braucienā arī saprast. Man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti forša lieta un nevajadzētu tagad pārtraukt. Galu galā ķīnieši nāk visādi iekšā. Bet, nē, 1000 km ir daudz. Es teiktu, ka ne visi žurnālisti, kas paņem mašīnu uz nedēļu vai nedēļas nogali, nobrauc 1000 km vienu mašīnu. Tā kā, es domāju, 1000 km tur daudz saprast. Tur arī daudz laika ir, no vietas, ar to mašīnu sadraudzēties, vai tieši otrādi nesadraudzēties. Ir baigi interesanti. Ir tāds cilvēkiem stereotips, ka kā tu brauc visu dienu, un tev noteikti ir ārkārtīgi daudz laika tur kaut ko domāt un vēl kaut ko. Bet tā jau īsti nav. Lai nofilmētu video, lai nofilmētu storijus, lai ātri kaut ko tur palādētos, principā tev ir ārkārtīgi saspringta tā diena. Jā, tu sēžot, braucot, tu, protams, brauc, bet nav tā, ka tas ir garlaicīgi līdz ārprātam tie braucieni. Es domāju, ka to e-aprakstu toreiz atceros, un tas toreiz aizņēma gandrīz diennakti. Vissliktākais rezultāts bija ar Nissan ENV 200. Tas nav liels pārsteigums. Tas ir 22 stundas, laikam, viss kopā bija ceļš. Jā, normāli. Es biju paņēmis līdzi, es biju piepušuma matraci, tāpēc, ka tas bija toreiz nevis pasažiera variants, bet šitais te busiņš, un bez mazvēt bija jāguļ, jo viņš reāli tik briesmīgi lādējās un grūti ar to mašīnu bija. Savukārt labākais rezultāts, kuram ir auto? Atcerieties, nezināt? Nezinu, Teslai. Nē. Kurš pasaulē labākais elektroauto? Kurš pasaulē labākais? Tesla, ne? Nē, taču Hyundai Ioniq 6. Pareizi, jā. Aglies fuck. Tā mašīna ir gauns jautājums. Taisnība, bet tas, kā tā mašīna, pirmkārt, viņa ir normāli komfortabla. Ļoti klusa, Ioniq 6, ērta, daudz vietas aizmugurē, kājām, ārkārtīgi efektīva. Tātad, un ja ENV 200 bija 22 stundas, šeit ir 13 stundas, viss ceļš, un 13 stundās mums top 3 mašīnas ir iebraukušas. Šeit brauciena gaitā bija uzlāde 30 minūtes. Tātad viena uzlāde, kas tas ir pie Iecevas vai Jauno Olēna, tur, kur tas Hesburgers, 200 kW tas lādētājs, 30 minūtītes un brauc atkal otros 500 km. Fenomenāla mašīna. Tas ir tas, ko tur iepriekš to ieskicē, bet kā tiešām 5 gadu laikā ir mainījušās gan mašīnas, gan infrastruktūra. Kā diena pret nakti, vai ne? Principā. Redzi, Ioniq 6 jau arī nav jauns. Viņš ir 3-gadīgs, apmēram 2-gadīgs. Jā. Diemžēl padārgs vēl lietotajā tirdziņā. Esmu skatījies arī sev, bet mašīnas, es pat teiktu, ka tik daudz nemaz nav tik mainījušās, bet tā uzlādes infrastruktūra gan, pašā sākumā reāli bija grūti ar tiem lādētājiem. Bija jāpadomā, tu aizbrauksi, ja tu neaizbrauksi, to reāli ir dirsā darbs un materiāls, tu vienkārši evakuators jāsauc un vēlreiz jāpārbauc tas tests ir, bet tagad... Cik tu esi bijis līdz tam, kad potenciāli viņa apstājās kāda no tām mašīnām? Jaunības trakumā arī līdz nullītē, kad tu brauc jau uz garēņiem. Bet šis arī ļoti labi norūda tevi, ka tu zini, ka ar 10% tu mierīgi vēl vari izvilkt kaut kādu labu distanci. Vidējais cilvēks iesaistos elektroauto. Range anxiety pie 10%. Viņš ieraudzīja, 20% palikuši viss, viņš jau stājas, viņš streso jau. Līdz brīdim, kad es nopirku savējo lietotu elektroauto, kas ir vēl atsevišķs viens stāsts, es arī domāju, es esmu braucis tūkstošniekos. Bija ziema, arī tāds vēss laiks ārā, un kaut kā nenormāli strauji izkusa tie pēdējie, un līdz lādētājiem man bija jāstum tā mašīna. Jā, bet tev viņa nav jauna redz, tā kā tur jau zināms nolietojums. Cik tu stūmi? Nē, tur bija kaut kāda, nezinu, tur 300-400 metri. Labi ripoja, tiešām. Labi gultni. Jā. Bet tie 1000 km braucieni tiešām, es domāju, ļoti vērtīgs darbs, ko jūs darat. Noteikti turpināt, un nāk iekšā ļoti daudz. Agrāk varbūt jums bija jāmedī tie modeļi, kam ir elektriski, kam nav. Tagad katram ražotājam ir pa 2, 3, 4, 5 elektriskiem modeļiem. Un
Tas piedāvājums ir liels noteikti. Protams. Un tad ir vēl jāpadomā, jo redzi, nāk jau visādi tur faceliftotie dīleriem, gribās, lai mēs izbrauktu to kārtējo Volkswagen faceliftoto, bet blēns, ir tik daudz vēl neizbrauktu mašīnu. Tie paši kaut kādi tur tie Stellantis grupas nopeltās, ja? Bet tās ir mašīnas, ko cilvēki pērk. Ja? Kaut kāds, piemēram, tas 5008 elektriskais, liela mašīna, ietilpīga, elektriska. Būtu jāizbrauc, mēs vēl neesam tikuši līdz viņai nemaz īsti. Tā ir forša mašīnā. Kā ar ķīniešiem? No ķīniešiem mums Māris, viens no Māriem brauc ar BYD. Tur bija topā diezgan augstā rezultātā. Viss tur labi ar tām mašīnām. Kas vēl no ķīniešiem? GVMs, Ora. Ar to es braucu. Tas bija tāds... Viņiem ir tas nosaukums Funky Cat, laikam bija viņiem kaut kāda nosaukums. Viņa ir tāda funky mašīna. Viņa nav tehniski baiga laba varbūt, tādā uzlādes ziņā, bet... Viņš tomēr ir pilsētas auto. Vairāk tā Ora nekā... Ar Oru var braukt arī tālāk. Ja? Tas tā kā Springu tu nelīdīsi ārpus lielpilsētas, bet ar Oru var braukt arī tālāk. Jā. Dolphins maziņais būtu jāizbrauc nākamgad. Es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Dongfengi kaut kādi, ja mēs tiksim līdz viņiem. Plus vēl nāk vēl dažādi jauni ražotāji iekšā. Kurš jums lasītākais varbūt bijis 1000 km braucienu raksts? Kas cilvēkiem interesē visvairāk? Šito tev bija jāpajautā man pirms pasākums būtu atradīts, bet es nezinu. Bet vispār diezgan lasīta, ja tā rubrika ir. Vai skatīta, vai cilvēkiem interesē elektromašīnas. Šis ir saturs, kam ir tā saucamais garā aste. Attiecīgi, pat ja varbūt sākumā viņa daudz nelasē, es redzu, ka tie lasījumi, skatījumi YouTube kāpj tiem video, jo visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka otrreizējā tirdziņā cilvēki arī tomēr beidzot ir gatavi tur lietotai komai kaut kādai, piemēram, ja? vai tādām mašīnām un kāpj tie skatījumi arī gadu, 2, 3 pēc publikācijas. Tad long games, Jā. Tu jau tikko pieminēji par to savu elektroauto projektu, kas, es vienmēr esmu domājis, vai tas tā kā bija, tu pirki to mašīnu sev, vai tomēr tu pirki viņu arī kā saturam, eksperimentam un Tikai un vienīgi saturam, eksperimentam. Es atceros sēdēju. Kontekstam, ja kāds nezina. Jā. Tātad... Tev bija liels paģērs. Nē, pēc tam jau man bija Ioniqs, parastais hibrīds. Okay. Jā, un attiecīgi tad es kaut kā tur sēdēju vakarā, rudens vēlā. Es domāju, vajag nopirkt kaut kādu lietotu elektroautu, lai es varētu gudri pirst internetā. Tur sūds vai laba tā mašīna ir. Vislabāk to var darīt, kad tev ir praktiska pieredze. Ja? Kad tu vari pamatot savu viedokli. Tieši tā. Jā. Tāpēc tagad Saila un Riepas uzliku, piemēram. Arī tur Holy Wars ir par to tēmu. Un tad es sāku pētīt un domāt, un uzvanīju Matīsam tepat tās uz BRC. Vienkārši es nekad nebiju pircis mašīnas no Vācijas vai no kaut kurienes. Un ja jau daram to eksperimentu, tad pēc pilnas programmas ir valsts atbalstu, kā ar apdrošināšanu tām mašīnām ir, kā ir ar BRC, piemēram, to mašīnu atzīt, un ir ap 20 rakstiem, kā ir uz Igauniju aizbraukt, kā ir uz Krakovu aizbraukt ar šito veco tosteri, ja? Kā tur tas un kā tur šitais. Un es teiktu, ka tur ir 100,000 skatījumu tam satura projektam, un objektīvi raugoties, tas ir Latvijā populārākais lietotais elektroauto šobrīd. Hyundai Ioniq Electric, pirmās paudzes. Afigenākais dampis. Cik ar viņu var nobraukt ziemā? 100. Nē, atkal. Kā brauc? Mierīgi pilsētā. Nesteidzies. Pilsētā būs maz, pa šoseju būs daudz. Kāpēc tā? Man liekas, vienmēr otrādi. Nē, tāpēc, kad ir arī pabrauc un tu saproti, jo problēma ar pilsētu ir tāda, ka tev enerģijas daudz aiziet apsildē, bet tu nekur uz priekšu netiec. Līdz ko tā mašīna tiek braukt, un tu vienkārši nobrauc arī vairāk. Jo, piemēram, pilsētā tev var patēriņš būt 20, 25 un uz augšu kilovatstundas 100 km. Izbrauksi tādās pašos minus 10 grādos uz Siguldu vēl kaut kur, tev būs zem 20, 17, 18 varbūt. Bet nav tā, ka viņas vecumi sabojājusies. Jo idejiski vienmēr VLTP datos tiek norādīts pilnīgi otrādi elektroauto. Vasarā var būt. Lai gan vasarā tur arī lietot dzēsēšanu. Dzēsēšana vasarā patērē, temperatūras uzturēšanai kondicionierim 1,5 kW
2 kW var būt. Ziemā? Apsilde startā, kad tev ir augsta buņģa, visi 5, 6 var būt. Tā kā tas enerģijas patēriņš uz apsildi ir vaiprātīgs. Pēc tam uzturēt temperatūru, jā, pusotras, 2,5 kaut kādi kilovati, konkrētās mašīnas gadījumā. Tas, ka vienkārši tu tajā laika sprīdī nenobrauc neko pilsētā, mīcoties sastrēgumos kaut kādos. Tu esi nobraucis 2 gadus, vai ne, ar viņu kaut kur apmēram? Jā, tagad 3. gads aiziet, kaut kādi 40,000 nobraukti, 40 ar kaut ko, jo valsts atbalstam ir tie 52 jānobrauc. Jā. Tā kā es tuvojos tam, un tam man būs tā eksperimenta pēdējais boss, man būs jāmēģina pārdot tā mašīna, kas ir... Kādi ir secinājumi? Lietojot 2 gadus šo elektroautoru ar ierobežot, teiksim, tā range. Tātad es šo mašīnu pirku un lietoju kā vienīgo auto ģimenē. Es dzīvoju Rīgā, es pārsvarā pārvietojos tur Mežciems, Jugla, Teika, štajā gabaliņā. Mēnesies par Rīgu nobraukāju kaut kādus kilometrus 1000, 1200, 1300. Pieteikam daudz. Bērnus vadājot, jā. Bet reizē esmu arī izbraukājis tur pa Latviju, tur Igaunija, Lietuva, šur tur. Tāpat Krakovas eksperiments man bija arī vasarā. Galvenās atziņas ir tādas, ka viss ir normāli. Bet ir ļoti vēlams, lai tev iespēja uzlādēt viņu mājās, to mašīnu. Bez tā nekā, man liekas. Jā, man par to bija atsevišķi arī raksts, jo dzīvoju dzīvoklī. Mums blakus ir daudz stāvvieta. Tā kā arī tur vesela epopēja, kā to bija ierīkot. Bet es pirmo mēnesi mēģināju speciāli nekustināt to jautājumu, pamēģināt, arī bija ziema, kā tas ir lādēties ārpus mājas. Baigais čakars šādas 30 kWh akumulātoras mašīnas gadījumā, jo principā reizi kaut kādās 2 dienās man vienkārši vakarā es visu aizvedu mājās un tad braucu tur pat blakus kaut kur lādēties. Ja. Tagad atbrauc mājās, piespraudi katru vakaru vienkārši un nedomā par to visu. Ja. No publiskās tas būtu čakars viens, kā ar izmaksām? Pat lādējoties publiskajos uzlādes tīklos, kas ir pats dārgākais veids, kā vispār braukt ar tām mašīnām, bija lētāk nekā ar gandrīz jebkādu iekšzemes mašīnu. Es arī uzskaitu, teiksim, tieši uz degvielu izmaksas, ar tosteri braukājot ir 3-4 centi uz kilometru. Tā kā nenormāli lēti ir. Tālāk, ja mēs runājam par iekšdedzi, ekonomiskie dīzeļi tuvojas tur kaut kādi, varbūt 5 centi, varbūt 6, tad ir gāze, un tad jau ir plikie benzīni kaut kādi. Respektīvi, ir lēta eksploatācija. Tikai tas čakars ar tām lādēšanām, kas ne visiem ir čakars patiesībā. Tad, principā, ja tev ir pieejama mājās lādēšana, un ja tev nav regulāri jābrauc tur uz Prāgu vai apkārt pa Latviju visu laiku, tad ar tādu mazo varu, un pie tam, cik viņi maksā šobrīd tirgu šādi plus mīnus? Diemžēl mazāk nekā es gribētu. Tas ir skaidrs, tā vienmēr. Šī tāda konkrēta Ioniqu zem 10, ap 10 var pirkt, bet objektīvi raugoties, es skatītos tomēr uz kaut ko ar 60 kWh, vai Kia Eniro, vai Kona Hyundais, jo tās kaut kur ap 15 arī varētu meklēt šobrīd. Bet savukārt ar to akumulātoru vasarā tev būs range kaut kāda 400, nevis 200 km kā man, un tas ir absolūti adekvāts aparāts. Jā. Ziemā 250 droši vien vai kāda ziema, kā brauc un vispārēji. Ja tev tik mazs range, nav grūti sasniegt to atbalstam nepieciešamo, cik 52,000 bija atteicis vai cik? Es saku, man tie būs 3,5 gadi. Jo tas range ir tik maz, ka tev cik daudz es lādējis, čakarējies īstenībā, jo tas nav tā, ka tu ar vienu piegājienu varētu, 500 noskriet lādēt. Tā ir tev tas tik bieži jādara. Jā, bet ja tev ir lādētājs mājās, es saku, tu atbrauc mājās un vienkārši piespraud, tas ir, 10 sekundžu jautājums, aizgāja mājās. No rīta tev viņa ir silta, uzlādējusies pilna, ja kaut kas nav noplīsis, un dodies tālāk dzīvē. Labi, tas nozīmē, ka elektroauto principā var pirkt, sevišķi jau nākamās paaudzes. Mēs, protams, mēs esam benzīngālis, mēs vēl pabrauksim benzīniem kādu brīdi, bet starp citu, pēc Ioniqa, ko tu pirksi? Droši vien jau, ka Dacia, ja? Atkarīgs no tā, ko es izdomāšu tajā momentā. Pēc Meganes manas pirmās, visas pārējās manas mašīnas bijušas aptuveni, es gribu šito. Un tad tu tā kā make it happen. Izdomāvat, ko un kā un kas. Par to, ka palikt pie elektro vai tu neesi tagad tur pilnīgi 100% ticība tikai elektro vai Zini kā, man varbūt tās būs dīvains viedoklis, bet ja pērk iekšdedzes mašīnu, tad vai tiešām visprastāko, vislētāko iekšdedzes mašīnu, tāpat Dacia kaut kāda, ja? Ja to vajag uz Prāgu braukt katru dienu, turp un atpakaļ, ja? Vai arī elektro. Tāpēc, ka tā braukšanas pieredze
tas klusums, tas momentānais pātrinājums pat lētām elektrolomatām ir nesalīdzināms pret parastām iekšzemes mašīnām. Protams, ka dārgajā, jaudīgajā galā ir pavisam cita štelle. Bet pret parastām mašīnām ar šitiem, nezinu, paņem kāršēringā kaut kādu skumjo Toyotu, iemin rūts, nekas nenotiek. Nu, come on! Tie ir mūsu mīļie variatori. Jā, tas, piemēram, arī moču pasaulē paņemot. Mums bija tā gada motociklas testu diena Biķerniekos. Tu pabrauc kaut kādu parastāku, varbūt motociklu ar lielu motoru, uzdod rūcu visu un nebrauc tas aparāts. Bet tad paņem kaut kādu Bambi, piemēram, un man tā asociācija bija tāda, ka Bambi gadījumā tas ir kā ķirurgs ar skalpeli. Un viss ir uzreiz aiziet. Tā braukšanas pieredze pat ar prastiem tosteriem ir pavisam kaut kas cits. Nu, par pātrinājumu es pilnīgi noteikti piekrītu. Klusums, komforts. Tas ir. Ir. Bet ir tieši pretēji cilvēkam patīk skaļums vai skaļas izplūdes vai tam līdzīgi. Bet katrā ziņā paldies par viedokli, par to arī par eksperimentu. Un, beidzot, kādam tas ir jādara. Jā, un beidzot visi uzzināja, ka tu nepirki to mašīnu sev, bet tomēr kā sociālo eksperimentu. Jā, bet es ar viņu braucu. Ja man kaut kas nepatīk, tas viņu arī mēģināt nopārdot. Tas kā joks nedaudz, bet interesanti. Jā, tā stāsts sērija ir interesanti. Tos gan rakstus laikam viss izlasīs visdrīzākais. Un klāt ir mūsu tirgus izaicinājums. Vēl ar vienu mūsu mīļākā rubrika, vai ne to? Pilnīgi noteikti. Un šoreiz, es nezinu, vai tu to izdomāji, vai tomēr tev kāds pazīstams ir. Tas ir reāls atgadījums, kas jau ir atrisinājies, bet vajadzēja sagaidīt mūsu versijas, bet labi. Tātad tirgus izaicinājumā mums šoreiz ir, ka ģimene ar 3 bērniem meklē 7-vietīgu auto, diezgan loģiski. Budžetā starp 10 un 15 tūkstošiem eiro un vēlams ne busu vai kabluku, jo tas vienmēr ir pirmās lietas, ko cilvēki piedāvā. Tad uzreiz tev multivans jāpērk vai vēl kaut kas ir tev 3 bērni. Vecais multivans, T4. Voyagers. Vai Voyager. Tiem ir augstie nodokļi, tos nevar pirkt. Tas ir bēdīgi. Visi Voyager pazuda no aprits tajā brīdī, kad mainījās likumdošana. Bet, es domāju, ļoti labs jūsu case scenārio un mēģināsim atrast. Un sāksim mēs ar Tomu versiju šoreiz. Jo Tomu versija, man liekas, diezgan saprotama latviešiem un praktiska. Tas nav bieži, ka es izvēlos saprātīgu un praktisku automobili. Parasti ir BMW. Jā, bet BMW grūti atrast 7-vietīgu auto. Es redzu, ka nepareizajā versijā ir. Tā, kas ir noticis? Kas mums ir nepareizs? Kas ir nepareizs? Kādu auto mēs redzam ar to izstāstu? Tātad, Volvo XC90, kas mūs klausās, protams, ne tikai skatās. Pirmās paudzes, kur ražoja, man likās, ka viņi ražoja 20 gadus apmēram, tur ar 13 faceliftiem. D5A dīzelis, klasika. Pat Kristupam bijusi saskarsme droši vien ar D5 dīzeli. Jā, otrās mans auto bija Volvo S60. Perfekti. Pilnpiedziņa, protams. Skaistā tādā brūnā krāsā, un šis ir 13. gads, tā kā tas noteikti ir viens no facelift modeļiem. Jau pēc lukturiem. Viens no daudziem faceliftiem. 15. man liekas, iznāca jaunais vai 14. Tas ir viens no pēdējiem, man liekas. Man liekas, ka vēlāk. Bet, labi. Jebkurā gadījumā 200,000 nobraukums, kas diezgan saprātīgs ir 12,900 cena. Krāsa īstenībā es pat teiktu diezgan gaumīga. Man patīk šī krāsa, kā dienas gaismā viņa izstāsta. Salons, kā jau visiem tā gada Volvo. Es esmu pāris Volvo braucis, un kas man vienmēr fascinēja, cik ērti ir tie sēdekļi un cik ērti vispār tajā mašīnā ir pavadīt laiku. Skaidrs, ka viņi varbūt nav tur pats sportiskākais un tam aktīvs, kas par ekrānu. Bet, zini kā, Nissan Ariā joprojām štāds. Šitāds, tik liels. Es nesen testēju, nekas nav mainījies. Bet Latvijā ļoti populārs auto, bet lielākā grūtība, es domāju, punkts 1 atrast. Tāds, kas nav nobraukts, un punkts 2 atrast, kas nav sarūsējis. Ja viņi diezgan labi mīl rūsēt. Viņi visi ir 7-vietīgi? Nē, man liekas, nebija. Es domāju, ka jā. Kādu zini, ka šim ir 7 vietas? Skaties bildes? Tas nav tik svarīgi. Es domāju, ka ir. Es automātiski pieņēmu, ka viņiem visiem ir 7 vietas. Ir. Okay. Viss kārtībā. Es viss kārtībā. Tur pilnīgi var redzēt, ka tajā 3. rindā neviens nekad nav sēdējis. Nē, tur arī nevajag ilgi sēdēt un daudz un vispār. Bet tas ir kārtīgā latviešu izvēle. Es domāju, ka jā. Baigi dārgs maksas būs uzturēšanā, jo visdrīzāk pie tādiem 2 miljonu nobraukumiem. 200,000 tikai. Jā, protams, bildē. Jā, bet man liekas, ka tur juks un bruks viss, kas vien var tai mašīnai jukt un brukt.
Nu, var paveikties, var nepaveikties. Nu, zin kā, lietotu dīzeļdzinēju, mēs visi griežam šo laimes ratu un vienam uzgriežās tas melnais lauciņš, kad ir jāremontē. Pārējiem saimniekiem ir viegla dzīve. Tā ir bijusi laimes spēle. Bet tajā laikā, man liekas, vēl nebija atblūna kādas sistēmas. Tur reāli EGARS un DPF drīzāk tur izgriezts jau ir. Nu, būsim reāli tās paudzes Volvo. Neprasiet, kā es to zinu. Bet tu skati neizies, tagad viņš ir 13. Jā? 13. Tad tur vajag DPF iekšā. Tas nav 100%. Ir Nē, cilvēki, tur viss tomēr kas pie kārtībā. tā nobraukuma, pie 200 varētu vēl būt ok. Jo man bija kaut kad sen atpakaļ E91 dīzelis ar 280,000. Viņam vēl bija un viņš strādāja. Bet jebkurā gadījumā šis vēl ir pirms mašīnas kļūst super sarežģīts. Šis varbūt vēl ir potenciāli vēl saprātīgs pirkums. Tālāk, nākamā versija. Kristaps man pateica, es vienkārši atradu mobilē. Pagaid, stop, sāc savēju. Nu, jopcik. Es jau atvēru. Neatvēri. Nē, tu vēl neatvēri. Neatvēri, jā. Labi, Savējo. es savēju. Tu Jā. gribi atstāt savu kā ķirsīt, jā? Protams. Okay. Jo tas būs liels pārsteigums. Baigā intriga. Es tagad pat nesaprotu. Es šoreiz uzņēmos Tomu lomu. Opā. Es speciāli neņēmu šo te, jo man nav skaidrs. Tātad, Labi, ko mēs redzam? Ko mēs redzam? BMW otrās sērijas Grand Tourers, nesajaukt ar Active Tourer. Active Tourer ir maziņš, Grand Tourers ir liels ar 7 vietām. Un es pat atradu šajā budžetā, tas ir facelifts ar M-paku. Nu, tā, lai tā mašīna pēc kaut kā nedaudz izskatītos vismaz. Šis bija viens no tiem retajiem bembiem, kam priekšpieciņa arī Jā. ir, ja? Jā, bet šis konkrētais ir pilnpiedziņas. Tā kā 2 litru dīzelis Dārgāk, pilnpiedziņa. ok, labi uzturēšanā. Tad te mēs redzam bagažnieks, cik liels ja ir 2 sēdekļu rindas. Pastīsimies, kas notiek, kad ir 3. Dievs, cik daudz bildes Nu, tiešām. vācieši, viņiem patīk bildēt. Jā, nu katrā ziņā, kāpēc es izvēlējos šo automašīnu ar domu, ka, nu labi, viņam neparādīsies. Ar domu, ka ģimenes auto nav jābūt garlaicīgam, un viņš var arī labi vadīties. Un, mēs esam dzirdējuši no cita mūsu viesa, no tava kolēģa, Mārga Augara, kurš teica, ka Grand Tourers diezgan labi braucoties un vadoties. Tas tomēr ir BMW, jebkurā gadījumā, lai arī tas varbūt nav klasiskais, nezinu, tur 5., 3., X5 vai X7, bet tas ir BMW. Tad izskatās puslīdz. Es neteiktu, ka tas ir minivens, tas tomēr ir tāds. Nu, ir. Nu, nosacīti. Nu, vairāk ir nekā nav. Jā. Nu, vairāk ir nekā Bet M-pak viņam labi palīdz to. Jā, gan vajag. M-pak Un es esmu redzējis zilā krāsā, viņi ir diezgan Jā, viņi var izskatās. dabūt esterilu zilajā Jā. krāsā, un viņš izstāsta vēl labāk. Tā kā, jā, jums nav jāpērk obligāti multivans vai Voyagers, ja jūs gribat 7 vietas vai milzīgs džips, jūs varat arī nopirkt mašīnu, kas diezgan labi pat vadās. Ar kaut kuru no šiem tureriem es biju pat izbraucis, kad viņi Latvijā parādījās tikai kā demo mašīna Jā. apskatam, un es biju patīkami pārsteigts par to, cik reāli lādzīga tā mašīna ir. Pat neskatoties to, ka man ar bembiem varbūt daudz pieredzes arī nav bijis dzīvē līdz šim, bet man patika reāli. Viņš tas bija reāli lādzīgs aparāts. Tagad, kā 2 bērnu vecāks, es vēl citādāk skatītos uz šīm mašīnām, bet jau toreiz man patika, kad es vēl neko nerūpēju no ģimenes dzīves. Nu, toreiz pjūristi, protams, tur meta viņam virsū krustus un vispārējo. Jā. Bet šobrīd. Un viņš vairs neražo. Man liekas, ka Active Toureram bija vēl 2. paudze, Grand Toureram nebija 2. paudze. Acīm redzot, tas pieprasījums tomēr nebija. Nu, tas tāds nišas produkts cilvēkam, kuram vajag ģimenes auto ar 7 vietām, vai viņam vajag BMW. Nu, uz ielas arī viņas Uz ielas viņi arī maz ir. Lai gan Active Tourer arī bija CSDD eksāmena mašīnas. To gan mēs atceramies kaut kādu brīdi. Tā kā jā, šāda man izvēle. Es domāju, ka varbūt kāds no skatītājiem, kas agrāk braucis ar 3. sēriju jaunībā, un tagad viņam vajag ģimenes auto, aizdomāsies. Kāds nobraukums šitai? Tie paši 200 klasiskie. Protams. Bet var atrast arī budžetā bez M-paks, bet ar mazāku nobraukumu. Cik? Nē, tad labāk M-paks. Ap 100 var arī atrast. Nu, labi, bet tagad ir satraucošākais brīdis pienācis. Jā, ko mums, es esmu atradis tavā vietā, Krista, bet modelis ir tas, ko tu man minēji. Jā. Un ko mēs redzam? Absolūts no-braineris. Taču, jā. Šim konkrētajam Joggers. nobraukums kāds ir? 138. Baigi daudz. Bet, nu labi, te ir 10,000. Jā, taisnība, 10,000, bet mūsu budžets bija 15 lietotu. Tu vari dabūt kaut kādu, nezinu, 60,000 nobraukumu plus mīnus. Un tas jau būs gandrīz jauns, tikko iebraukts auto. Jā, protams, parastāks, bet atkal, ja viņu ņemam ar mehāniku un LPG, ekonomisks, vienkāršs. Lētas, teiksim, apdrošināšanas. Tur nav nekā dārga
kaut ko maksāt tajā mašīnā. Tas kloķis tik tāds izstās. Riktīgi slēdzamais. Vienīgais, tā mašīna izskatās milzīga, bet, kad es viņu testēju, man likās, ka man vairāk ir vietas trešajā rindā nekā otrajā. Jā, otrajā ir ļoti maz kājām vietas. Nu, tā kā brutāli maz. Es biju pārsteigts par to. Vau, viņam pat atpakaļ skatu. Viņam ir pat, labi, tā nav baiga lietojama, bet CarPlay un Android auto ir. Okay. Nu, tad, ja jūs gribat ļoti, otrā sērijas auto bija jau, Gran Turismo jau bija lādzīgs auto, šis tad ir ļoti lādzīgs auto. Šo tu vienkārši dabūsi krietni mazāk nobrauktu. Nu, principā mums ir 3 populāri Latvijas zīmoli. Tātad mums ir Volvo, mums BMW ir Dacia, mums Dacia, ir BMW. Katrs var izvēlēties pēc savām vajadzībām. Un es domāju, ka šoreiz mēs pat esam diezgan normāls padomus snieguši cilvēkiem. Kā nav pareizi? Ko nopirka beigās? Ford. Kādu? Tas nav svarīgi. Viņi nepakonsultējās ar mani. tā mašīna nāca aplīs. Tas izstāsta. S-Max vai C-Max vai ko tam līdzīgi? S-Max, jā. S-Max. Nu, es atceros, ka takšiem agrāk bija S-Max sarkanie takši. Jā. Burvīgi. Mēs esam ieteikuši 3 lieliskas mašīnas cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka mums vēl ir BRC nedēļas auto. Un tie, kas atkal, kā es vienmēr saku, ir skatījušies, ne tikai klausījušies, mums aizmugurē ir Tesla Model S. Un es tomēr gribētu teikt, ka arī savā ziņā ikonisks automobīls. Es vienmēr ar to šo aizmirstu katrā podkāstā pieminēt. Man liekas, no visiem Latvijas podkāstiem mums ir vislabākais fons īstenībā. Nu, tāds vispiemērotākais tematisks. Mums ir smukas mašīnas, jā. Zini ko, bet es tev varu atzīties, es ar Teslu nekad savā dzīvē neesmu braucis. Nevienu pat ne ar car-sharing mašīnām. Jā. Līdz ar to es gaidu, kad mums atvērsies autorizēts vai mazāk autorizēts centrs. Nekad. Baumo jau. Nu būs, Artur. Lietuvā taču ir. Kāpēc, lai mums nebūtu? Mums ir cieņā tās mašīnas reģistrācijas jau daudz, un cilvēkam patīk viņas. Tā kā... Nu, kāpēc es teicu ikonisks? Tāpēc, ka šis tomēr bija tāds... Pirmais mainstream, lai gan tas nāk no tāda maza ražotāja, nosacīt maza, kad viņš tolaik bija. Jā, bet šis modelis pacēla Teslu tur, kur viņi ir tagad. Toreiz Model S bija, es teiktu, pirmais reāli seksīgais elektroauto. Jo tajos laikos bija kas? Briesmīga paskata līfs ar tām izvalbītajām acīm, kas varēja nobraukt 100 km. Ar ko tagad jaunieši brauks? Neieteiktu ar to labāk paudzi vēlāku. Bet jā, tas bija pirmais reāli seksīgais auto. Tagad es teiktu, ka tas ir Model S salīdzinoši novecojis, morāli tāds. Tagad jau būtu jāskatās uz Model 3, Model Y kaut kādām. Šis ir smukāks nekā Model 3. Model 3 man neliekās skaists Model auto. 3 arī ir ārkārtīgi maz vietas. Tas ir superkompakts auto, šeit būs ērti. Jo šeit ir kaut kāda tā pludlīnija, kaut kas no tās priekšas. Tā kā viņš iznāca, tas bija reāls prēmijuma automobils. Viņš maksāja ļoti daudz, ar viņu brauc tikai ļoti turīgi cilvēki. Cevišķi no Amerikā viņš visi brauc, man liekas, tiem Model S. Tur vēl kaut kādas detaļas bija no Meršiem pareizi, jo tajā brīdī viņiem vēl bija sadarbība ar Daimler. Man liekas, ka kaut kādi multimediji vai kloķīši, kaut kas tam līdzīgi. Mēs varam pamēģināt pastīties kādā no bildēm. Man liekas, tieši tas pārnes un pārslēdzējs. Tam pat ir bēšīgs salons, burvīgi. Un, protams, ka tas arī bija pirmais auto, kuram bija tik milzīgi planšeti nolikt pa vidu. Auto, kuram fizisks pogas praktiski nebija. Un tie range jau ar to laiku jau bija lieli. Cik 400, 500, jā. Tur 400 točni bija kilometri. Tesla jau vienmēr ir mācējis to hardware uztaisīt. Un rēķina tas auto ir 10-gadīgs. Jā, un pirms 10 gadiem tiešām šī bija revolūcija. Un tā laika vai esošie premium ražotāji Audi, BMW, Mercedes vai Volkswagen ne tuvu nebija kaut kam šādam. Un tāpēc arī Tesla, protams, iekaroja tos tirgu. Zini, kā runājot par tiem lielajiem Eiropas autoražotājiem, man liekas, ka fenomenāls auto bija BMW i3. Priekšā laikam, jā. Daudz to laikam nesaprata. Jo toreiz, man liekas, arī pats BMW vispār vēl neko nesaprata par tām elektromašīnām, bet viņiem bija kaut kā dīvainā kārtā izdevies sataisīt reāli lādzīgu arī kā elektroauto. Un arī atskatoties no tā, ko mēs zinām tagad, toreiz i3 bija ahead of its time. Tāpat kā Jaguar I-Pace, tāpat arī i3. Mēs tikai saprotam viņu vēlāk to automobiļu. Jā, nevēl i3 vien brīdi, es nezinu, vai tas vēl joprojām bija vispārdotākais nevis vispārdotākais, bet visbiežāk sastopamais elektroauto Latvijā. Lietotot. Vispārīgi visus elektroauto ņemot kopā.
Iespējams, ka tas ir mainījies, jā, bet kaut kādu brīdi atpakaļ i3 bija pietiekami lēts lietotajā tirgu, un cilvēki pirka viņus. Vēl aizvien pērk. Ar to i3 tas fenomens bija tāds, ka viņu zem 20 tūkstošiem varēja dabūt. Toreiz vēl Teslas nebija tik daudz saradušās. Tagad, man liekas, Teslas ir priekšā, bet jā, i3 tieši pirka kā otro auto ģimenē, pierīga, lai var parkoties, braukāt pa šitām joslām. Jā. Topā. Un auto arī tiešām bija labs. Jā. Ar Teslām man personīgi ir maz saskarsme bijusi. Es esmu braucis ar vienu paziņas Čoma Model 3. Neteikšu, ka man patika. Likās tāds ļoti bezpersonisks pieredze. Bet kas ir interesanti ar Teslām, ko es nesen iedomājos, labi, varbūt nevairs ar Model S, bet ar jaunu Model 3 vai Model Y. Model 3 šobrīd varētu teikt. Var braukt cilvēks, kurš pelna 1500 eiro mēnesī vai 15,000 eiro mēnesī. Jo man ir piemēri riņķi no abām galībām. Braucot ar Teslu, tu nevari pateikt, braucot ar kaut kādu jaunu X5, tu vari pateikt, ka cilvēkam ir tur daudz naudas. Bet ar Model 3 lietotajā tirgu arī jau ir kļūst tik lēts, ka tas ir interesanti. Man tā šim man īstenībā arī dizains patīk. Kura gada viņš ir? 16. Tad normāli, viņš 10 gadu laikā manās acīs nav šausmīgi novecējis. Tas tā kā Volvo XC90 jau, man liekas, viņam ir, 15 gadu tai paudzē vai 10. Tāpat izstās pietiekami moderni. Tā kā ir kaut kāda dizaina, kur ir izdevies kaut kā noturēt to laikmetu. Jā, tad 28,900 maksā SP90D. Man liekas, ka vēl viena Tesla stāvēja arī otrā galā. Tā kā veseli 2 Model S šeit ir. Var atbraukt, apstīties, izvēlēties. Un es domāju, ka arī diezgan ok vēl pirkums šīs Teslas ir. Šeit jau pluss ir tas, ka tiešām tie milzīgi akumulātori, gan 90, gan arī 100. Vasarā, manuprāt, ja es nemaldos, tas ir 400-500 km range. Tas ir ārkārtīgi daudz. Viņi ir efektīvi. Viņi ir, tā gaisa pretestība zeme, viņi ir reāli forša auto, kā elektriskais auto. Lūk, tas arī bija viss par BRC nedēļas auto, un mums noslēgumā ir pasākumu ceļvedis, noslēdzošā rubrika katrā podkāstā. Mēs jau atkal tuvojamies stundai, bet mēģināsim ātri šo arī noslēgt plus mīnus. Nākamnedēļ ir Rally Sarma. Viss notiek sestdienā. Braucam uz turien, skatāmies ralliju. Autorally.lv visi dokumenti ir skatītie ceļveži un tā tālāk. F1 testi sākušies arī Barcelonā, kaut kādi tur slēgtie, bet oficiālie ir 11. 13. februāris, 18. 20. februāris. Tā kā jauna noteikuma F1, sekojat līdzi nedaudz, nesekojat? Es pārstāvēšu to tautas daļu, kas neseko. Labi, Kristap? Es paskatos Netflix Drive to Survive, un tad man pietiek kādam laikam. Pēc vienas Drive to Survive sezonas es izturēju vienu arī formulas sezonu, bet kaut kā tur jāskatās reāli visu gadu, lai visu sezonu. Tev jābūt iekšā, lai būtu interesanti, ir jābūt iekšā. Bet tas Drive to Survive tā sekundencē smuki visu. Jā. Man liekas, ka pat pēdējā sezonas neesmu skatījies, tāpēc, ka es visu laiku skatos un esmu iekšā. Bet katrā ziņā jaunā sezona solās būs interesanti. Un mums Kristaps, tagad gan mēs atkal kaut kādu pusstundu varētu runāt par Kristapa ceļojumiem, bet tu esi pēdējos gados daudz ceļojis ar moceriņķi un bijis gan augšā, gan lejā, gan tur pa kreisi. Augšā nē, bet lejā parasti. Lejā tu esi bijis, jā. Nerunāsim par visiem ceļojumiem varbūt, bet ja tagad cilvēks ar kaut kādu savu entuziastu auto, kas ir pielīdzinājums mocim diezgan, ceļu ziņā. Labi, jā. Ja kāds grib izvēlēties kaut kur pabraukt, kur kāds foršs ceļš ir vai kur kāds foršs galamērķis, uz ko tu vēlreiz pats brauktu? Es personīgi vienmēr brauktu uz leju, uz Balkāniem. Es nezinu, kas man tur patīk. Gan jau patīk tas, ka tur viss ir vienkārši. Un lētāk? Nav teikts, ka lētāk. Es teiksim, pēdējā reizē biju Bulgārijā. Un Bulgārijā, piemēram, nenormāli lēta nakšņošana kaut kāda ir kondicionēts numuriņš ar brokastīm iekļautām. Bukot viņu pēdējā momentā 30 eiro kaut kāds plus mīnus. Wow. Tagad no šī gada Bulgārijā ir eiro, 100 punktu viss paliks dārgāks. Yeah. Tāpat ir Rumānija, tur bišķiņ stundas pāris pabrauc uz augšu, un Rumānijā lētākie numuriņi sākas no kaut kādiem 50-60 eiro. Attiecīgi, tas cenu līmenis Bulgārijā skaitījās
baigi lēta. Jā. Bet visdrīzāk tagad eiro sačakarēs to visu jautājumu. Nu, labi, vēl kaut kāda Serbija, vēl kaut kas tur ir. Nu, Serbiju nevajadzētu laikam braukt, bet Albānija ļoti man patika Bosnija-Hercegovina. Ārkārtīgi skaista zeme un arī visi tur cilvēki vienkārši. Kamēr tu netuvojies Serbijas galā un nesāc runāt par to, ko nevajag par politiskajiem kaut kādiem jautājumiem, jo man ir stāsts arī. Tas bija Melnkalnē, es biju piestājies, atpūsties, tur kaut kāds smuks tilts, baigi forši, apstājos, tur sauļojos, skatos, piebrauc kaut kādi čalīši, viņiem bija pusdienu pauze, redzams, kaut kādi strādnieki, ja? Aliņi laukā, cigaretes, tur atpūsties, ja? Nu, čau, kas un kā un ko, mēs tur parunājāmies, viss baigi forši. Beigās viņš tur pajautāja, kas tur par Ukraiņiem, ja? Jo tas bija kaut kad plus mīnus sācies, bija tas karš. Nu, kā es daudz nedomāju, saku, Putin hojlo, ja? Kā viņiem mainījās sejas tajā momentā. Cigareti izkrit no rokas. Bez mazvē, jā, un tad es sapratu, ok, viss labi, šeit pasākums beidzas. Kāpjam uz moču, braucam tālāk. Jā, tāpēc, kad, svešās zemēs tu nerunā par reliģiju un tu nerunā par politiku. Tā ir tā galvenā atziņa, ko esmu sapratu no šiem saviem ceļojumiem. Tur viss ir hi-hi-ha-ha, bet tu nekad nezini, kāda viņiem ir tā interpretācija, pieredze dzīves, un tu noteikti nebūsi tas, kurš brauks kaut ko iemācīs viņiem un parādīs un pastāstīs. Reliģija, politika nevajag. Pat vienkārši radu sajietā, principā, šīs tēmas var neizskatīt. Es domāju, ļoti laba vieda atziņa par to, ko darīt un ko nedarīt ceļojot. Bet ko darīt? Braukt. Reāli. Braukt. Es arī, nokārtoju moču tiesības jau krietni virs 30 gadu vecuma sasniegšanas. Nopirku parastu ielas moci kaut kādu toreiz. Paspēju pabraukt mazlietiņu. Nākamā vasaras sezona pienāca un es uzreiz devos eiro tripā. Bez nekādām pieredzēm, bez nekādām vispār izpratnēm par visām tām lietām. Tur arī bija pilns piedzīvojumi, protams, interesantu. Bet galvenais ir braukt, un galvenais ir nav svarīgi, kāda tehnika. Sandero vai kaut kāds vecs bambis, paskrūvēsi tu viņu, ja? vai mocis, jeb kāds vienkārši brauc. Un pieredze rāda, ka tu atrisināsi visādas problēmas uz vietas. Un esi vienkāršāks un nemeklē kaut kādas, sarežģītības lietās, kas ir reāli. Cilvēki palielam ir pēc būtības labi, ja vien tu nesāc viņus mācīt dzīvot. Es domāju, burvīgs noslēgums mūsu šai 8. epizodē. Tā kā cilvēki maucam un braucam un tiekamies jau nākamajās epizodēs.